Tev ir Copilot, bet joprojām pakluso kopē datus ChatGPT vai Gemini, jo ir sajūta, ka Copilot īsti nevelk, vai varbūt vienkārši gribas saprast, kā no Copilot izspiest vairāk. Es īstajā vietā. Neskatoties uz tev pieejamo Microsoft 365 licenci, tev ir pieejama uzvedņu galerija, kurā Microsoft ir apkopojis kaudzēm noderīgu uzvedņu, ko var izmantot ikdienā. Galerija pēc būtības piedāvā gatavus šablonus, kas novērš šo te neefektīvo komunikāciju ar mākslīgo intelektu. Tas, kas tev ir jāsaprot, tas nav tikai saraksts. Tas ir patiesībā tavs personīgais špīkers un labā ziņa, ka tu vari to papildināt ar savām uzvednēm, kā arī dalīties ar tām ar saviem kolēģiem. Tas, ko mēs šobrīd darīsim, mēs super ātrā veidā apskatīsim 3 dažādus lietošanas piemērus. Viss, kas tev ir jādara, ir jāatver savus Copilot, vai tas ir Teams vidē vai Copilot aplikācija. Tālāk, lai tiktu pie uzvedņu galerijas, mēs klikšķināsim uz šīm te 3 bumbiņām un atvērsies šī te uzvedņu galerija. Un tas, ko mēs varam šeit vērot, ka ir pieejama vesela gūzma, daudz dažādu šo te uzvedņu, kas ir sagrupēta pa šiem te dažādajiem uzdevumiem, tāpat sagrupēta arī pa departamentiem, jeb šīm te lomām, funkcijām, kurām tās varētu visvairāk noderēt. Un tikai kā vienu no piemēriem mēs varam paņemt šo te frontline management un pieņemsim ideju ģenerēšanu. Uzskait idejas jautram attālam komandas saliedēšanas pasākumam, pārliecinies, vai sarakstā ir novatorisks un saistošas idejas. Un skatāmies, kas no tā sanāk. Kā jau vienmēr manos video, es ievietošu visas šīs te uzvednes zem video pirmā komentāra un skatāmies, kas tas sanāk. Lomaiņas izaicinājums, dzīvā escape room, birojā vai dabā, kopīgas mākslas radīšana, murāls vai liels audeklis, komandas masterchef izaicinājums, nu un vēl vesela čupa citu ideju. Tā kā tas, kas ir jāsaprot, šī te uzvedņu galerija var palīdzēt tev pašam vai tev pašai strukturēt šīs te savas domas un mācīties arī, kā darbojās šī te promptu inženierija, jeb kā pareizāk komunicēt ar mākslīgo intelektu, lai tas tevi saprot daudz labāk. Cita lieta, ko mēs vēl varam redzēt, ka šis te Copilot piedāvā jau šīs te iebūvētās uzvednes vienādi. Bet šeit mēs varam paņemt šo te pārrakstīt un iekopēsim tādu garu tekstu, kuru mēs mēģināsim vienkāršot. Tas teksts ir paņemts no viena no valsts gatavotajiem materiāliem kaut kad 2014. gadā un skatāmies, ka šāds te garš teksta blāķis tika attiecīgi vienkāršots. Un pats beidzamais, bet arī superforšais pielietojums, kā mēs varam izmantot uzvedņu galeriju, ir veidot savas uzvednes. Un tas, ko es šobrīd piedāvāju, ka es esmu sagatavojis uzvedni ar šo te prompt coach, jeb vienu no iebūvētajiem Copilot aģentiem. Es atkal veru vaļā šo te uzvedņu galeriju, kas ir pieejama arī ar šo te 3 punktiem un ātrā palīdzība. Un tad es varu apskatīt jau gatavās šīs te uzvednes, kas tur ir realizēts. Un tā viena no uzvednēm ir tieši šī. Tu rīkojies klientu pasūtītāja interesēs un mēģini izgaismot šos te red flags, jeb tos nevis likuma, bet līguma punktus, kas var radīt vislielāko risku. Es pievienošu arī šo te pašu līgumu un skatīsimies, kas mums no tā visa sanāks. Līgums ir standarta okta policies līgums no viena uzņēmuma un vērosim, kāds tad ir šīs te rezultāts. Šeit var redzēt, ka uzvedne ir identificējusi vairāk šos te red flags, jeb elementus, kas man var radīt zināmu risku nākotnē. Un atkal šis bija standarta līgums. Un konceptuāli tas, ko tu vari darīt, tu uztaisi šīs te uzvednes, ar kurām dalies ar saviem komandas biedriem, un attiecīgi tajā brīdī, ja jūs darbojaties pie līdzīgu uzdevumu izpildes, tā vietā, lai viņi katrs domātu par saviem veidiem, kā viņi instruē mākslīgo intelektu, lai tas paveic konkrētu uzdevumu, jūs varat vienkārši izmantot šo te gatavo uzvedni. Un uzvedņu pievienošana, noņemšana notiek pavisam vienkārši.
Tajā brīdī, ja tā būtu nu pat izveidot uzvedne un mēs ļaujam tai nu, pabeigt savu darbību, mēs klikšķinām uz šo te zīmīti, saglabāt uzvedni un attiecīgi mēs to spējam pievienot uzvedņu galerijai. Kad tā atrodas uzvedņu galerijā, mēs attiecīgi varam klikšķināt šeit kopīgot uzvedni un parādās iespēja kopīgot vai nu saiti vai kopīgot attiecīgi šo te uzvedni ar visu komandu. Un, ja gadījumā kādas no uzvednēm mums vairs neliekas saistošas pienākumu maiņas dēļ vai citu apsvērumu dēļ, mēs klikšķinām 3 bumbiņus un varam noņemt šīs te uzvednes no mūsu galerijas. Tā kā šādi ir 3 vienkārši veidi, kā mēs varam izmantot šīs te iebūvētās uzvednes. Ceru, ka tas noderēja. Es turpināšu dalīties ar citiem mākslīgā intelekta padomiem. Lai forša diena! Čau!